Ja tava horoskopa zīme ir rauns, iespējams šī video laikā tev būs jārod, jo tu jutīsies tik ļoti sadzirdēts, saredzēts un saprasts kā vēl nekad. Pat ja tu neesi rauns, ja tava mēnesis zīme raunā, ja tavs ascendents ir raunā, vai Marss ir raunā, vai ja tavs partneris, vīrs, sieva, draudzene, bērns ir zīmes rauna zīmē, vai viņam ir kāda no šiem rādītājiem, tātad mēnesis, ascendents vai Marss, tas viss ir ļoti, ļoti svarīgi. Un šīs video būs tieši tev. Un noteikti paliec līdz šī video beigām, jo es atklāšu vienu ļoti, ļoti interesantu feature, ko tu varēsi paskatīties un pārbaudīt savā natālajā kartē jau šodien, pat ja tev nav nevienas planētas auna zīmē. Mums visiem kaut kur natālajā kartē ir auna zīme. Tātad auna zīme tavā dzīvē atbild par vienu konkrētu sfēru, bet par to saldajā ēdienā. Čau, mani sauc Liena un es esmu astrologs un praktizēju astropsiholoģiju. Astropsiholoģija, tāpat kā klasiskā psiholoģija, skaidro, pēta cilvēku prātu, lai uzlabotu dzīves kvalitāti. Astropsiholoģija nav nekas jauns, tā radās 20. gadsimtā reizē ar psiholoģijas uzplaukumu. Arī Karls Gustavs Jungs, kurš ir analītiskās psiholoģijas pamatlicējs, savā darbā aktīvi izmantoja astroloģiju. Bet tagad pietiek par vēsturi un pievērsīsimies tam, kāpēc mēs esam šeit. Šajā video mēs kopīgi noskaidrosim, kāds ir auna zīmes noslēpums. Ienirsim dziļi iekšā auna arhetipā, sapratīsim viņa motivācijas, lietas, kuras viņam liek justies patiesi dzīvam, kā arī svarīgākos dvēseles uzdevumus auna dzīvē. Iedomājies pavasari, to brīdi, kad mostas daba. Pirmais asns, kurš izlaužas cauri aizsalušai zemei. Putna mazulis, kurš no iekšas salauž savu olas čaumalu, lai piedzimtu. Tieši tāda ir tīra auna enerģija. Cīnoties par savu vietu zem saules, par izdzīvošanu, auns jau instinktīvi zina, jau no pašas dzimšanas, ko nozīmē vārdi izdzīvo stiprākais. Starp citu, tiem, kuriem ir ascendents aunā vai arī Marss atrodas uz ascendenta, ļoti bieži tieši šādi ienāk šajā pasaulē, respektīvi piedzimst ar cīņu vai arī ļoti ātri. Piemēram, mašīnā pa ceļam uz dzemdībām. Un nereti dzemdībās, diemžēl, ir arī daudz asinis. Mēs zinām, ka savvaļā, lai izdzīvotu, ir jābūt skaļam, lielam un stipram. Medī pats vai arī kļūsti par medījumu. Mūsdienu pasaulē tas, protams, nenozīmē, ka kauns skrien pa ielu ar cirvi, bet tas nozīmē, ka kauns vienmēr ir gatavs cīņai un ka viņa psihe ir vienmēr gatava rīkoties. Auna zīmes pārvaldnieks ir Marss. Marss ir kara dievs. Tātad auna arhetips ir kareivis, karotājs, cīnītājs. Un tāds arī ir auns. Viņš ir drosmīgs un viņš ir bezbailīgs. Piedzimstot par aunu, cilvēku viens no dzīves uzdevumiem ir kļūt par cīnītāju, kļūt drosmīgam un pārvarēt savas bailes. Katru reizi, kad auns pārvar savas bailes, viņa pašvērtējums aug. Jo vairāk piedzīvojam auna dzīvē, jo patiesi dzīvāks viņš jūtas. Jo vairāk viņš pārvar savas bailes, jo drosmīgāks viņš kļūst. Auna dzīves ceļš ir riskēt, pārvarēt bailes pašam, nevis gaidīt, kad dzīve to piespiedīs. Jo par aunu parasti piedzimst cilvēki, kuriem, diemžēl, vai par laimi šajā dzīvē ar kaut ko būs jācīnās. Auns ir vistīrākais varoņa arhetips. Viņš lieliski funkcionē apstākļos, kurā ir ļoti augsta spriedzes vai krīzes situācija. Tādos apstākļos, kuros ir nepieciešamība būt drosmīgam. Bet situācijās, kur citiem cilvēkiem iesātos panika, aunam bez domāšanas ieslēdzas instinkts, kas ļauj rīkoties caur bailēm. Piemēram, izteikts auns pilnīgi mierīgi varētu būt ugunsdzēsējs vai glābējs. Ja aunam iestājas apātija, tad labākās zāles, lai atgūtu dzīves prieku un īsto dzīves garšu, ir piedzīvojumi un adrenalīns. Ļoti bieži izteikts auns savā dzīvē pievelk šādas situācijas. Apzināti vai neapzināti, bet viņš meklē piedzīvojumus, viņš meklē tādas adrenalīna situācijas. Auns piedzimst tādās ģimenēs, kur tieši viņš ir pirmais, kurš no savas dzimtas, kurš no savas ģimenes izdara kaut ko pilnīgi savādāku. Piemēram, iegūst doktora grādu, pārceļas dzīvot uz citu valsti. Vai arī pirmais, kurš nepārņem ģimenes ticību. Pirmais, kurš drosmīgi iznāk ārā no skapja. Vai pirmais, kurš uztais plastisko operāciju. Variantu ir daudz. Auns ir pionieris, viņš ir celmlauzis, viņš ir aizsācējs un inovators. Viņš uzsāk jaunu, vēl neapgūtu ceļu
un lauž vecos uzskatus. Piemēram, Eltons Džons, viens no pasaules līmeņa superstāriem, kurš publiski un drosmīgi iznāca laukā no skapja un iestājās par vienlīdzību. Vai Lady Gaga? Man liekas, tur vispār bez komentāriem. Visiem saprotams, ka viņa lauž visus vecos uzskatus par modi, par mākslu, par performanci, par mūziku. Lady Gaga arī publiski iestājās par LGBTQ tiesībām un parādīja savu bezbailību un drosmi uzstājoties koncertā Krievijā, kur publiski koncertā izteicās, ka visi viņas fani šeit koncertā drīkst būt geji un ja Krievijai kaut kas nepatīk, lūdzu, lai nāk un viņu arestē, lai nāk viņai uzliet roku dzelžus, viņai vienalga. Lady Gaga riskēja ar savu drošību un pat ar cietumsodu. Lady Gaga iemieso to, kas būtu jādara katram aunam, lai viņš justos patiesi dzīves. Viņa iedvesmoja savus fanus, pieņemt sevi un mīlēt sevi tādu, kāds tu piedzimsti. Būt unikālam un autentiskam. Jeb born this way. Katram aunam būtu jāiemācās izmantot šo te intensīvo enerģiju kādam augstākam mērķim. Auns ir ļoti dabisks, viņš ir ļoti autentisks, viņš ir īsts, nesarežģīts un vienkāršs. Tāpēc auns ir viena no bērna arhetipa zīmēm. Auns patiesībā visā zodiakā ir mazais bēbis. Respektīvi, aunā, tāpat kā bērnā, ir ļoti liels šis te dabiskums, piedzīvojuma gars un impulsivitāte, kā arī nepacietība. Savā dabiskumā un nesamākslotībā auns runā un uzvedas ļoti tieši, nereti aizvainojot citus. Jo auna valoda ir tāda, kas ir prātā, tas arī uz mēles. Tāpēc nereti auns aizvaino citus, pat neko sliktu nedomājot. Viņš vienkārši runā, kas viņuprāt ir patiesība. Tieši tādu pašu komunikāciju viņš sagaida arī no citiem. Pozitīvais ir tas, ka ja mums aunam ir jāpasaka kaut kāda sensitīva informācija, tad mums nevajag grozīties par un ap un mēģināt apiet kaut kuru līkločiem. Mēs varam bliest pat taisno pierē iekšā aunam visu, ko mēs domājam, jo tiešāk, konkrētāk, īsāk, jo labāk. Auns ir ļoti impulsīvs un impulsu vadīts, īpaši bērnībā un jaunībā. Viņam ir grūtāk apvaldīt šo savu impulsivitāti. Līdz ar to viņš no sākuma dara un pēc tam domā. Tiem cilvēkiem, kuriem Mars ir aunā vai Mēnesis ir aunā, šo te var izjust ļoti, ļoti spēcīgi. Tas nozīmē, ka cilvēka rīcība, dusmas, emocijas, ja tas ir Mēnesis, būs pakļautas impulsam, nevis racionālai apdomāšanai. Tas vienlaikus ir auna lāsts un arī svētība, jo augstas spriedzes situācijās, kur ir jārīkojas tā, ka katra sekunde ir no svara, tur auns būs vislabākais un spēs sagrupēties ātrai, zibenīgai rīcībai. Bet, diemžēl, šī impulsivitāte var sagādāt arī problēmas un konfliktu situācijas. Auns var ātri sadusmoties uz kādu autovadītāju. Un šāds konflikts var aiziet ļoti tālu līdz pat dūru vicināšanai, līdz pat problēmām ar likumu. Aunam ir neizsīkstoša enerģija un enerģijas rezerves. Tik lielas, ka bieži vien šī enerģija paliek pāri jebkurā vecumā, bet īpaši bērniem un jauniešiem, kuri ir dzimuši aunas zīmē, vai viņiem ir Mēnesis aunā, Mars aunā, Ascendents aunā, viņiem ir jāizliek šī te pārējā intensīvā enerģija ārā. Šeit derēs sports, legāla kaušanās. Tātad cīņas veidi, ja? Piemēram, boks. Aunam arī vajag izbļaustīties un izskrieties. Ja auna zīmē ir Mēnesis, tad šīs lietas ir ļoti svarīgas tieši cilvēka veselībai, īpaši emocionālajai veselībai. Un tas ir jāsaprot arī ikvienam, kurš ikdienā dzīvo ar aunu. Ar aunu, auna Mēnesi, Marsu vai ascendentu. Tas jāsaprot gan auna partnerim, gan auna vecākiem. Ir jāsaprot šī sava daba un jāpieņem. Nebūs tāda sieviete, klasiskā mājsaimniece, un nevajag veselības dēļ, nevajag no sevis to gaidīt un apspiest sevī šo te enerģiju. Auna bērnam nevajag spiest iet uz kaut kādiem pulciņiem, kur mierīgi jāsēž, jādarbojas, jāknibinas ar rokām. Ja vien, protams, dzimšanas kartē nav kaut kādi citi rādītāji, kuri to atbalsta. Protams, nevajag uzspiest savus nerealizētos sapņus vai savas vīzijas bērnam, bet es domāju, tas visiem
normāliem, gudriem cilvēkiem ir skaidrs tāpat. Aunam būs piemērotas skaļas, dinamiskas aktivitātes. Ja mūzika, tad bungas, ja sports, tad tāds, kur var izskrieties, izbļauties, varbūt arī izkauties. Katrā ziņā aktivitātes šādiem bērniem noteikti vajag, lai auns vienkārši nekļūtu par huligānu. Jo enerģijas ir pārpārēm, un šai enerģijai uz āru ir jāiziet šādā vai tādā veidā, labāk, protams, veselīgā veidā. Meitenēm, auniem var nepatikt kaut kādas tādas tipiskās meiteņu drēbītes, rozā ar cakiņām. Tipiskās atkal meiteņu aktivitātes, piemēram, tur bālets. Ja, nevajag arī spiest loģiski iet tur, kur viņai nepatīk, un vilkt to, ko viņa negrib. Vispār sievietes, kurām ir Venēra aunā, viņas ir ļoti, ļoti vīrišķīgas. Viņām ir iekšā šis te vīrišķais draivs. Aunam ir ļoti liela, dedzīga vēlme būt pirmajam, būt labākajam, izcīnīt un sasniegt. Un auns citiem var likties ļoti egocentrisks un uz sevi vērsts, respektīvi pilnībā nodevies sev un savām lietām. Pirmajā dzīves pusē auna uzdevums ir saprast, kur viņš liks šo te savu ugunīgo enerģiju. Kā vārdā. Tāpēc no malas var likties, ka auns ir egoistisks, domā tikai par sevi, bet tas viņam ir vitāli, vitāli svarīgi. Fokusēties uz sevi, atrast sevi, dzīvot autentiski, saprast savu iekšējo uguntiņu un liesmu. Un tad, kad viņš ir sapratis, tad iet, radīt un degt par savu lietu, radīt vērtību savā un citu dzīvēs, vest aiz sevis cilvēkus, jo auns ir līderis. Tāpēc nevajag aunam pārmest, viņš ļoti fokusējas uz sevi, jo tas ir tieši tas, kas viņam arī ir jādara. Auns lieliski spēj darboties vienatnē un patstāvīgi. Un viņam var būt grūtības sadarboties ar citiem, jo auns ir nepacietīgs. Viņam vajag ātri, bez lielas domāšanas un prātošanas. Kamēr citi vēl domā, auns jau sen zina, viņš jau ir izdomājis, viņš jau varbūt pat ir izdarījis. Auna izaicinājums slēpjas viņa pretējā zīmē, jeb svaru zīmē. Aunam ir jāiemācās līdzsvarot savus ego ar lielāku pacietību pret citiem. Viņam ir jāiemācās veidot attiecības ar līdzcilvēkiem, būt nedaudz iejūtīgākam un apdomāt savu sakāmo un darāmo. Vislabāk auns spēj sadarboties ar spēcīgiem, pārliecinātiem par sevi cilvēkiem, respektīvi citiem līderiem, gluži kā viņš pats. Jo vājākus un par sevi nepārliecinātus cilvēkus auns vienkārši necienīs. Vislabāk, ja auns var atrasties ikdienā ar tādiem cilvēkiem, kuri ir spēcīgāki par viņu, kaut kādā ziņā gudrāki par viņu, jo tad auns jutīsies ļoti iedvesmots, viņam nebūs garlaicīgi, un viņam būs uz ko tiekties, jo savā būtībā auns ir ļoti, ļoti konkurējošs, un tas ir tas, kas viņu motivē. Tieši konkurence ir tas, kas aunu iedvesmo uz darbību. Es baigi negribu šajā video stāstīt par negatīvajām kaut kādām lietām, bet auna ēnas puse neattīstītos aunos ir agresija un huligānisms. Tāds cilvēks ir ļoti, ļoti bīstams sev un sabiedrībai. Bet attīstīts auns saprot, ka viņa spēks, viņa intensitāte un enerģija nav domāta, lai sistu vājākos, bet lai aizsargātu tos, kuri nemāk vai nevar to darīt paši. Auna zīmes pārvaldījumā atrodas galva, tāpēc nereti cilvēkiem, kuri dzīvojuši auna zīmē, vai īpaši ar auna ascendentu, viņiem ir nosliedze uz galvas sāpēm. Šeit ieteikums ir uzlabot stāju, jo nereti tiem, kuriem ir auna ascendents, viņiem ir nedaudz galva izvirzīta uz priekšu, tātad viņi iet ar galvu pa priekšu, un līdz ar to tas var radīt sasprinddzinājumu un galvas sāpes. Un, protams, arī neapspiest savas dusmas, atrast veselīgu veidu, kā izlaist savas dusmas uz āru. Vai tas ir jādara pret saviem mīļajiem, tuvākajiem cilvēkiem? Noteikti nē. Vai ir jāatrod veselīgs veids, kā izlaist uz āru šo te uzkrājušos adrenalīnu un dusmas? Noteikti jā. Katram tas būs kaut kas individuāls, bet noteikti sports ir pilnīgs must have. Starp citu, ļoti labi no dusmām atbrīvo karstums, tā kā pirtis, saunas, tāpat izsvīšana sportā. Noteikti pamēģiniet. Auns ir arī ļoti kaislīgs. Ja tu vēlies iekarot aunas sirdi, tev ir jābūt ļoti pārliecinātam par sevi.
neatkarīgam, negarlaicīgam. Auna afrodiziaks ir pašpārliecinātība un izaicinājums. Viņš vēlas iekarot un uzvarēt. Auns ir arī viena no tām zīmēm, kura necietīs nekādus ierobežojumus. Blakus sev viņš vēlas redzēt spēcīgu personību ar saviem mērķiem, ar saviem hobijiem, nevis kādu, kurš guļ uz dīvāna un čingst un čīkst, ka dzīve ir slikta. Auns necieš bezmērķību un apbrīno cilvēkus, kur vienkārši iet un dara. Auns pats ir ļoti dabisks, kā bērns. Un blakus sev viņš vēlas redzēt tikpat dabisku, nesamākslotu cilvēku, vienkāršu cilvēku, bez maskām. Attiecībās loģiski viņš sagaida godīgumu un godīgu valodu. Auns redz cauri visiem tiem, kuri ir uzlikuši sev kaut kādas maskas, kuri runā caur puķēm, mēģina izpatikt. Un tādi cilvēki Aunam nepatīk, jo Auns ciena dabiskumu un autentiskumu. Attiecības ar Aunu mēnesi vai Aunu ascendentu vai Marsu Aunā cilvēkiem ir ļoti, ļoti dinamisks. Auns var ātri aizsvilties strīdā, nodot uguņus un tikpat ātri atzist. Ja otrs cilvēks iespējams turēs sevī aizvainojumu par strīdu ilgi iekšā, iespējams stundām vai pat dienām, tad Auns ir tas, kurš konfliktu aizmirsīs jau pēc dažām minūtēm. Un noteikti nesapratīs, par ko otrs tik ilgi apvainojas. Tas jau taču ir pagātnē viss, mēs ejam tālāk, mēs vairs neskatāmies atpakaļ, vai ne? Jo Auns vienkārši ir tāds, viņš iet uz priekšu, viņš neskatās atpakaļ. Kāda jēga skatīties atpakaļ, ja var iet uz priekšu? Dziļi sirdī Auns vēlas, un Aunam ir vajadzīgs tāds cilvēks, kurš viņu atbruņos. Bet šo viņš nemūžam neatzīs, jo Auns nekad negrib izrādīt savu ievainojamību, bezpalīdzību, to, ka arī viņam sāp. Un ticiet man, viņam sāp. Jo tas ir nogurdinoši būt vienmēr tam stiprajam, tam spēcīgajam, tam drosmīgajam. Līdz ar to viņam vajag cilvēku, ar ko viņš drīkst novilkt šīs smagās bruņas, kaut vienkārši uz brīdi parādīt savu iekšpasauli un varbūt arī nedaudz paraudāt. Auns ir uguns stihijas zīme, līdz ar to Auns ļoti labi sadar kopā ar citām uguns zīmēm, kā arī gaisa zīmēm. Ļoti labi sadarbība var veidoties ar strēlnieku, lauvu un dviņiem. Ar izteiktu svaru zīmes arhetipu Aunam var būt grūtāk, var būt izaicinošāk. Respektīvi svariem var būt grūtāk ar Aunu, jo tā tomēr ir Auna pretējā zīme. Bet noteikti abām šīm zīmēm ir lietas, ko viena no otras var un vajag arī pamācīties. Auns arī var ļoti labi saprasties ar Skorpionu, jo abas šīs zīmes pārvalda Mars. Un tagad nobeigumā gaidītais saldais ēdiens. Paldies tiem, kuri ir palikuši līdz šim brīdim un noklausījušies. Es ceru, ka jums tas bija vērtīgi. Tagad es tev parādīšu, tātad, kā atrast to dzīves sfēru savā dzīvē, kur tu vari izpaust visu to, par ko es runāju iepriekš, kur tu dabiski spēj izpaust savu vislielāko drosmi, jaudu un uzņēmību. Tātad atver savu natālo karti un skaties, kurā mājā tev atrodas Auna zīme. Šajā dzīves sfērā tu pieredzi ļoti lielu dinamiku. Šeit tev ir vislielākā drosme rīkoties, un šeit parasti tu rīkojies bez bailēm. Šī parasti ir sfēra, kur tu esi ļoti aktīvs un kur tu arī reāli dari. Tā ir arī sfēra, kur tu vari izjust nepacietību, ko gribas pasteidzināt, dabūt ātrāk. Un šeit tu vari rīkoties ļoti impulsīvi un arī riskēt. Šajā sfērā tu vari arī izjust dusmas un tādu sajūtu, ka kaut kādā veidā tev šajā dzīves sfērā ir jācīnās. Piemēram, ja tavā kartē Auna zīmē atrodas 4. māja, tad ļoti iespējams tavās bērnības mājās un arī tagadējās mājās ir ļoti skaļa un dinamiska vide. Ja tā ir 7. māja, tad attiecību modelis, kādu dzīvē tu meklē, kādu dzīvē tu sev pievelc, ir neatkarīgas attiecības ar daudz skaisli, dinamiku. Iespējams, ar partneri jūs savstarpēji izaicināt viens otru un sacenšaties motivēt viens otru. Noteikti šādās attiecībās nekad nebūs garlaicīgi. Diemžēl var būt arī otrs variants, jāskatās pēc planētām, māju pārvaldniekiem arī. Tā viss ir ļoti komplicēta sistēma, bet var, protams, būt arī tā, ka ja 7. māja ir Auna zīmē un viņa nav harmoniska, tas norādīs uz dusmām un uz agresiju partneru attiecībās. Ja tava 10. jeb karjeras māja ir Auna zīmē, tad tev būs grūtāk pakļauties vadībai, izaicinošāk iekļauties kolektīvā, un tev būs ļoti piemērota pašnodarbinātība.
Tātad es ielikšu šeit māju apli, lai tu vari apstādināt video, apskatīties, kurā mājā tev ir auna zīme un izdarīt savus secinājumus. Nobeigumā, ja man būtu viens novēlējums auniem, tas būtu atrast savu mērķi dzīvē. Jo bezmērķīga dzīve auniem tas ir ļoti, ļoti bēdīgi. Jebkurā gadījumā, paldies, ka tu skatījies. Paldies par tavu atbalstu. Un noteikti piesako šim kanālam, ja tu vēlies vēl vairāk šādus video, saprast astroloģiju patiesi dziļi, saprast sevi, savu dzīvi, savus mīļos, savus apkārtējos cilvēkus un vienkārši uzlabot dzīves kvalitāti. Čau!